Es tomēr vēlējos uzfilmēt šo video, vēršoties pie Latvijas iedzīvotājiem, jo šis ir tas brīdis, kad mums ir jābūt īpaši saprātīgiem un vienotiem. Man atmiņā nāk 2012. gada referendums par krievvalodas statusu. Toreiz mēs, neatkarīgi no tā, kurā vietā mēs atradāmies, ar ko nodarbojamies, kāda bija mūsu piederība, ticība, bijām neticami vienoti. Vai atceries, cik mēs daudz bijām? Vairāk kā 70% piedalījās šajā referendumā, un tas bija visaugstākais līdz šim konstatētais aktivitāšu apjoms kādā no balsošanas veidiem Latvijā. Tagad, 13 gadus vēlāk, mēs atkal saskaramies ar diezgan nopietniem pārbaudījumiem. Lai gan šobrīd notiek pašvaldību vēlēšanas un notikumi Latvijā un pasaulē, man liek domāt, ka 2012. gada referenduma aktualitāte un notikumi nav zudusi. Apstākļu sakritība liecina, ka mums ir jābūt aktīviem. Es te nerunāju par naidu vai šķelšanos. Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju, ikvienu pilsoni, neatkarīgi no reliģijas, tautības un citām pārliecībām, kas sevi identificē tomēr ar Latviju un vēlas, lai Latvija pastāv un aug, nevis tikai eksistē, tomēr izdarīt savu izvēli. Jo mums pašiem ir spēks izlemt par savas valsts un dzimtenes nākotni. Lai nepieļautu šādu vardarbību mūsu ģimenē, mūsu valstī, katram no mums ir tiesības un pienākums izdarīt savu izvēli tieši šobrīd. Šī nav ne reklāma, ne politiskie saukļi, varbūt kāds to var tā iedomāties. Šīs ir tikai manas paša pārdomas, kā Latvijas pilsonim, kurš vēlas izdarīt savu izvēli par labu Latvijai. Tāpēc, lai mēs varētu turpināt dzīvot savā Latvijā brīvi, aicinu visus izdarīt savu izvēli.